Čau visiem! Nu ko, sen esmu gribējusi un esmu dzirdējusi, ka jāizveido video par to, kā tad forši sataisīt matu taisnotāju lokas. Un šodien es domāju, ka ir labs iemesls to izdarīt, jo es taisos uz darbu, man īsti nav daudz laika, tāpēc principā lokas ir tāds superīgs variants, kuru izmantot, kad vajag ātri kaut ko izdarīt ar matiem, lai tie izskatās forši, sievišķīgi, eleganti un īstenībā arī tad, kad viņi vairs nav pirmā svaiguma. Tad mēs varam izmantot pavisam vienkāršu rīku, matu taisnotāju un iegūt visdažādākā veida lokas. Es esmu jau savu taisnotāju ieslēgusi, viņš patreiz silst uz 200 grādiem. Tātad, ja jūs izmantojat ikdienā matu taisnotāju un taisnojat matus, netaisnojiet ar viņu uz maksimālo karstumu. Tas ļoti bojā matus. Es ieteiktu maksimāli izmantot 160 grādus. Jā, izklausās maz, bet tas tomēr paglābs jūsu matus no bojāšanās. Vēl es vienmēr iesaku izmantojiet kādu karstuma aizsardzības līdzeklīti matos, kuru iepūst var gan pirms žāvēšanas matu ar fēnu, gan arī pirms karsto veidošanas instrumentu izmantošanas. Šis te ir Perfect Me, tāds tā kā BB krēms matiem no Vellas, un viņu arī var iespūst gan slapjos, gan sausos matos. Principā šis gan nav pūšams, ko es te stāstu. Šis ir tāds, viņš tā kā krēmiņš ir, tā viņi iestrādā plaukstās, un no matu vidusdaļas uz leju vienkārši iesmērē matos. Ir arī vienkārši daudz un dažādi pūšami, kas man te ir par rokai. Tu paskatīsimies, kur būs par rokai. Būs anti-breakage daily fluids, kas ir arī pret karstumu, kas man vēl ir par rokai. Tad ir Chi, Iron Guards, arī aizsardzība pret karstumu. Tā kā noteikti tādam vienam produktam ir jābūt, kas pasargās jūsu matus. Mēs taču mīlam savus matus, gribam, lai tie ir skaisti, gari, veselīgi, spīdīgi. Tad arī šie te draugi mums nedaudz ļaus viņus pasargāt un saglabāt ļoti labā stāvoklī. Tātad šo jau es esmu iestrādājusi pirms tam nedaudz, tagad es vēl pieliku klāt. Ko es darīšu? Ja jums nav matu pīlītes, jūs varat izmantot arī matu gumiju, bet es sadalīšu matus sekcijās. Īstenībā ar matu gumiju pat ir vieglāk nekā ar pīlītēm. Tātad paņemam salīdzinoši tādu nelielu, sāksim no apakšas, tā būs ērtāk. Nelielu matu daļu atstājam brīvu, virsējos matus saņemam. Nu un tad tā. Ja mēs gribam ļoti noturīgas lokas, mēs varam izmantot matu putes. Es negribu tā kā smērēt savus matus, teiksim tā, es gribu, lai viņi arī rītdien nav, lai vakarā nav jāmazgā, lai es rītdien varu vēl ar viņiem dzīvoties apkārt. Es matu putus matos nelikšu. Bet ja jūs vēlaties, lai tās lokas turas visas dienas garumā, superīgi, ja jums ir svinības vai vēl kaut kas, tad varam ielikt matos matu putes. Matu putes ir tādas. Kādas te mums ir matu putas. Ir visdažādāko veidu matu putas, ir arī tādas, kas ir paredzētas tieši lokām, un tad uz pudelītes vienmēr ir rakstīts for curls. Tātad putas es nelikšu. Citreiz, ja gribas tās lokas arī tādas noturīgākas un foršākas, tad var iepūst pirms tam matu laku. Matu lakai jābūt ir salīdzinoši ar mazu fiksācijas līmeni. Ir tā, ka dažas kompānijas tos fiksācijas līmeņus no 1 līdz 5, jo lielāks cipars, jo stiprāk fiksācija, citiem ir līdz pat 10. Vai nu tie ir skaitlīši, vai nu tās ir bumbiņas. Šajā gadījumā no 4 te ir fiksācijas līmenis 2, kas ir tā kā pa vidam, bet te ir rakstīts Dynamic Fix, kas nozīmē, ka būs elastīgs matu sakārtojums. Ir, piemēram, vēl lakas, kurām ir pilns 4+. Tas jau nozīmē, ka pilnīgi finišam, tad, kad mēs esam pabeiguši matu sakārtojumu, tad mēs viņu arī nofiksējam. Tā kā apakšējās man vienmēr tā kā lokas ņemās tur gar pleciem un gar drēbēm un viņas ātrāk iziet, tad es apakšējos matos nedaudz iepūtīšu šo te matu laku. Apakšējo daļu es vienkārši sadalu divās sekcijās, vienu uz vienu pusi, otru uz otru pusi. Galvenais, lai mati ir izķemmēti. Ņemam matu taisnotāju,
saspiežam matus. Ko mēs darām? Mēs viņus apliekam apkārt, sagriežam matu pannu, tā, lai viņiem ir uzmests pilnīgi pa 360 grādiem vilnīts, un mēs lēnā gārā viņu slidinam laukā. Ieturam līdz pašam galam, un reku mums ir vilnis. Tieši to pašu daram otrā pusītē. Tad mēs, kad esam apakšējo salakojuši, nodalam atkal nelielu daļu ar matiem. Pārējos atstājam augšā. Un atkal. Ja šķipsne būs ļoti bieza, viņai grūtāk piekļūs visur karstums un vilnis būs vieglāks. Ja jūs ņemsiet plānākus un smalkākus šķipsniņas, tās lokas uzreiz būs tādas riktīgi izkarsētas un perfektas. Vai arī tad vienkārši ļoti lēnām jāvelk cauri pannu, lai paspēj mati visur izsilt. Tuvāk priekšējs jau sāku dalīt mazākās šķipsnās. Un griežu pannu tā kā projām no sevis uz augšpusīti, lai lokas tā kā skatītos prom no sejas. Saņemam, pārmetam pāri, griežam vēl un velkam. Ja mēs ņemsim uz sevi, griezīsim, tad lokas vīsies uz sejas. Ja mēs ņemam un griežam prom no sevis, tad lokas ies prom no sejas. Un tā izskatās labāk. Prom no sevis aizsviežam, griežam un velkam. Un tā visu atlikušo galvu. Labs roku treniņš. Nu re. Mati visi ir salukoti. Es vēl pārskriešu taistotāju pāri priekšējiem matiem. Nu re, taisnotāji nekad neaizmirstam izslēgt. Drošība pirmajā vietā. Nu tādi, viņi ir tādi izteikti lokaini, ja negribas tik lokainus, var vienkārši ar pirkstiem iziet cauri. Uztaisīt, lai viņi nav šķipsnaini, bet vienmērīgi. Vēl nedaudz ielaižu. Redziet, tie mati nav tādi kraukšķīgi. Citreiz, kad pa daudz saliek, tad viņos nevar ne pirksts izlaist cauri, neko. Bet šī elastīgās fiksācijas matu laka ļauj ar viņiem vēl spēlēties. Nu re, dikti forši, dikti ātri un viegli. Vēl visu kaut ko var darīt, var vienkārši divas šķipsniņas paņemt uz aizmuguri, palaist. Tad man kaut kādi partizāni. Tā, var vienkārši šādi saspraust. Ar šādām lokām var vienkārši paņemt no viena sāna, saviļņot, palaist uz šo sānu, paņemt šitos klāt un saveidot viņus šādi.
Un tā jau tāda vakarīgāka. Te vēl kaut kādu skaistu dekoratīvu sprādzīti iespraust. Vai, ja nepatīk vaļā, vienmēr var saņemt asti un būs tāda lokaina astīte. Bet es atstāšu vaļā un došos uz darbu. Ceru, ka šis bija noderīgs video. Parādīšu kādreiz vēl kādu video ar taisnotāju, nē, bet nākamreiz varētu uztaisīt ar konus veida lokšķērēm lokas, jo ar taisnotāju ir tā. Jūs varat ar taisnotāju ņemt, jo tuvāk saknītēm jūs ņemsiet, sāksiet taisīt loku, jo lokaināka viņa būs. Ja jūs gribat tikai galus, tad ņemiet no pēdējās trešdaļas un tādu vieglu vilni, un tad būs tāda pavisam viegli. Var arī darīt tā, ka jūs nevis visus matus, bet vienu šķipsnu ielakojat, vienu izlaižat, un tad viņš būs tāds galīgi beach, nedaudz izspūris veidojums un tāds interesants, nevis tāda perfekta frizūra. Neteikšu, ka šī ir perfekta, bet man viņa arī nemaz nevajag perfektu, bet gana labi izskatās. Ceru, ka bija forši. Kā vienmēr pierakstieties manam kanālam, centīšos taisīt maksimāli daudz video latviešu valodā, bet viņi turpinās nākt ārā arī angliski, tā kā būs tāds nedaudz samiksēts. Tā kā respektēju visus, kas grib latviešu valodā, bet mīļie saprotiet arī mani. Pasaulē latviešu valodu zinām gandrīz tikai mēs. Tā kā, lai jums superīgas nedēļa un lai jums foršas brīvdienas nākamās un sekojiet blogā. Starp citu, būs pavisam forša giveaway, kurā es dāvināšu diezgan lielu dāvaniņu kādam no saviem lasītājiem. Tā kā, tiekamies! Čau!